Partijas par neatkarīgu Latviju strateģiskais mērķis ir likumīgā ceļā atjaunot sociāli atbildīgu valsts iekārtu sociālismu. Jo kapitālisms nav, kā mums stāsta, saimniecības, bet gan sociāla un darba augļu sadales sistēma, kurā pie nevienlīdzīga nodokļu sloga, iznīcinātas ražošanas, saviņa ierēģņu dzīvo arvien labāk un labāk, neizbēgami. Ļoti daudz dzīvos arvien sliktāk un sliktāk. Proti, cilvēku vienlīdzību attiecībā uz ražošanas līdzekļiem, garantētas tiesības uz darbu un saņemt pienācīgu atalgojumu par to. Tiesības saņemt bezmaksas, izglītību, medicīnisko aprūpi, sabiedriskā transporta pakalpojumus, valsts mājokļu programmas atjaunošanu, garantētu sociālo drošību. Nekustamā īpašuma nodoklis iekasējums tikai un vienīgi no pirkuma summas, jeb no tā vērtības iegūšanas brīdī. Pensijas, to indeksācija, veselības aprūpe, izglītība un kārtības nodrošināšana ir apmaksājama pirmā un neapstrīdamā kārtā. Visi pārējie izdevumi pēc tam. Apzinoties, ka sociālā taisnīguma atjaunošanas nosacījums ir visu veidu sociālās nevienlīdzības, parazītisma likvidāciju, nodrošināt visiem vienādas iespējas, parādīt, īstenot savas spējas, kā ražošanā, pakalpojumu sniegšanā, tā arī valsts pārvaldē. Mērķi var sasniegt ātri, kardināli samazinot valsts pārvaldes tiešos un slēptos izdevumus līdz elementāram rentabilitātes līmenim. Samazinot ierēģņu skaitu pašvaldībās, pašvaldību sijā, samazinot nodokļus un izlīdzinot tiešmaksājumus līdz veco pirmā ātruma Eiropas Savienības valstu līmenim. Par neatkarīgu Latviju ir pret sociālo vardarbību, buržāzijas ekstrēmismu, sociālo vardarbību, kas iznīcina personīgo mieru. Latvija ir jābūt neitrālai un neatkarīgai valstī ārpus jebkādiem militāriem blokiem un, protams, NATO. Mūsu ceļš ir miera politika, ekonomikas attīstība un tautu draudzība. Armijas budžets, kopš esam NATO, ir pieaudzis no 100 miljoniem līdz 450 miljoniem eiro. Mūs baida ar mistiskiem karu draudiem no austruma kaimiņa. Konfrontācijas politika ir novedusi pie ekonomikas sabrukšanas, iedzīvotāju skaita krituma un bezdarba. Cilvēki pamet Latviju, jo jūtas sociāli neaizsargāti ne no valsts, ne no pašvaldības puses. Mūsu iedzīvotāju labklājības līmenis tieši proporcionāli atkarīgs no ārējās un iekšējās politikas. Šodien ir skaidrs, ka konfrontācija ir jāizbeidz. Sankcijas pret Krieviju ir jāceļ un jāatjauno labas attiecības. Mēs atceļam karu. Nesarūsējušiem NATO tankiem tauta vēlas mieru, uzplaukumu un attīstību. Latvijai jābūt brīvai no sankciju un konfrontācijas spēlēm Briselē. Pašvaldību līmenī atļaut lietot un izmantot apvienoto nāciju organizācijas valodas, angļu un krievu, līdzvērtīgi valsts valodai, kā arī reklāmas un turistiem domātās norādēs un saziņai ar pašvaldību. Jāizbeidz diskriminējošā attieksme pret valodu. Mēs nekad negribējām būt par strādnieku un zemnieku valsts seju. Mēs vienmēr gribējām būt par Eiropas pakaļu, jeb ar otrā ātruma Eiropu. Jūs tam ticat? Es ne. Par neatkarīgu Latviju, par kuru reizi jau bijām nobalsojuši. Balsojiet par mums Rīgā un Jūrmalā, kaut vai tāpēc, lai pārliecinātos, ka nav svarīgi, par ko jūs balsojat, bet svarīgi, kas 3 dienas, 3 naktis skaita mūsu balsis. Par visu šeit teikto parakstos es, Edvīns Puķe, par neatkarīgu Latviju.